Kā mūzikā un matemātikā izmantot šos te 5 pirkstiņus? Tātad vajadzēs abas rociņas. Kamēr meita spēlējās, Aši pastāstīšu, ka 5 pirkstus, kur ir do, palīglīnijā, parādam rīkšķīti un rotējam. Un interesanti, ka nākamās notiņas var arī palūkoties, apkārt var pirkstiņiem rotēt, un šeit ir interesanti var pateikt, ir iesprūdis starp līnijām, jo tad, kad mēs pirms tam sākam zīmēt, patiesībā skolēni neredz šo te starp līnijām, uz līnijas vai starp, viņi visi tur zīmē pāri visādus brīnumus, un arī skaitļiem ir tik interesanti, ka mēs varam parādīt šeit lieliski, ekscelenti, un parādīt arī nulli ar pirkstiem. Un šeit ir tāds triks arī stāstīt un veidot tādu stāstu pasakas ar pirkstiem, nekas vairāk nav nepieciešams. Un aiz nulles klāt veidot 10 uz 100, cik daudz skaitļi ir. Ne tikai ir nulle tukša, bet ko nulle patiesībā vēl mums dod. Tāpēc iedvesmojamies, izmantojot pirkstiņus.